Apmēram pirms 15 gadiem Ventspils pirmā ģimnāzija uzsāka sadarbību ar psihoterapeiti Ināru Vārpu no Rīgas. Vispirms tikšanās tika rīkotas reizi gadā, pēc tam reizi pusgadā, tagad jau reizi mēnesī. Nav bijis viegli izmainīt priekšstatu, ka pie psihologa vai psihoterapeita griežas tikai garīgi slimi cilvēki. Bērni nāk no šīm ģimenēm, un ja ģimenēs nav šāda tradīcija vai aizspriedumi, tad, saprotams, bērni ar šiem aizspriedumiem atnāk uz skolu. Katru mēnesi Ināra Vārpa ierodas, lai vadītu nodarbības par kādu konkrētu tēmu, kā arī tikties ar kādu personīgi. Varbūt tas arī ir par maz, un nākotnē mums ir jāmeklē citas iespējas, bet pašlaik mūs tas apmierina, jo bērni uzskata viņu nekā savējo, ja? Un tāpēc arvien vairāk meklē pie viņas tieši individuālās konsultācijas. Tēma katru reizi tiek izvēlēta cita. Šai procesā piedalās ne tikai pedagogi, bet arī audzēkņi. Piemēram, par savstarpējām attiecībām, par skolotāju un skolēnu attiecībām, par attiecībām ģimenē. Vispār pārsvarā ir attiecības un tā. Mūsdienu pasaulē problēma ir daudz. Milzīgajā informācijas plūsmā, kas nereti ir negatīva, bieži apjūk pat pieaugušie, kur nu vēl bērni. Mūsdienu bērnu un jauniešu problēmu klāstā Ināra Vārpa ierindo subordinācijas problēmas, nepietiekumu paškritikas līmeni, kā arī to, ka trūkst intereses par apkārtējo pasauli. Bērnos ir milzīga trauksme, tā ir viena lieta, ko viņi atnes no ģimenes, kurā ir diezgan nestabila sociālā situācija, attiecības un tā. Otrs ir agresija, nākošais ir savstarpējo attiecību grūtības. Vēl kāda problēma – bērni ir vientuļi, pat tad, ja viņiem ir vecāki. Vecāki aizņemti darbā un nevelta daudz laiku. Ir arī tā, ka pie manīm atnāk vecāki un runājās ar bērnu. Man šķiet, ka pirmo reizi viņš runājās ar bērnu. Psihologa vai psihoterapeita apmeklējumam būtu jākļūst par tikpat ierastu lietu, kā vizīte pie zobārsta vai friziera apmeklējums. Es esmu gājusi arī uz privātajām nodarbībām, viņas man ir daudz palīdzējis. Es domāju, ka tas ļoti noder. Nevienmēr ir viegli izstāstīt kādam tuvākam cilvēkam, citreiz vieglāk ir parunāties ar kādu nepazīstamu. Ir bijuši vairāk jaunieši, kuriem ir bijusi tāda ļoti dziļa depresija un tiešām pašnāvības domas un mēģinājumi. Un no tās krīzes ir tikts ārā. Un ir jaunieši, kuriem vecāki ir aizbraukuši vai ir traumatiskas lietas ģimenē notikuši. Un tad, kad šīs lietas kustina, viņām pieskarās vai mēģina atrast taktiku, ko darīt, kā tās lietas mazliet pagrozīt, tad rezultāti ir diezgan labi. Nevajag jaukt psihologu ar psihiatru. Psihologs nav ārsts, viņš neuzstāda diagnozi un neārstē. Psihologs ievēro konfidencialitāti un neizpauž informāciju, kas iegūta no bērna vai vecākiem. Solvita Demante, Julija Kostenko, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.